vistu un... Nu, bet kā var nevinnēt ar punktiņiem? Tikai pašlaik man ir visvieglākā komanda. A tev... Vispār problēmas nesagādā. Vai arī es vienkārši esmu sācis normāls spēlēt. Varbūt. Gan man, gan datoram ir melnie apģērbi. Fail. Zini kā, man bija haļavīgi. Es tieši pirms spēles uzliku. Nomainīja apģērbi. Jā, tas Durants... Nē, tas Charging House. Es nomainīju, man būtu dzeltens un dzeltens, es nomainīju apģērbi, man tagad ir dzeltens un melns, es nemainu atpakaļ dzeltens. Es uz haļavīgi, es nezināju, kad es spēlēšu viņu mājās, kad viņiem būs dzeltens. To jau nevar paredzēt tā. Matīs Lavīns, mans Lavīns pirmo metienu nedankoja, viņš gāja uz grozu apakšu un pēc tam dabūna atlaukušo bumbu. Un iemet. Man Lavīnam, zināt, visas statistiku. Nu. Lavīna 14.7 no 7. Nice. Visi danka laikam. Nav? Nē. 2 vai 3 ir normāli. Ak, Dievs, cik es sliktu Durantu izmet. Kustībā 2 neefektīvs. Nu, tas nebija Charging House taču, nu. Wow. Matīs. Es jau otro spēli pēc kārtas pirmo metienu nofēloju. Es vinnēju iemetienu, bet pirmo metienu nofēloju. Man ir pilnīgi tāpat. Es visu, katru spēli tā man tā ir. Es trešo uzbrukumu pēc kārtas nofēloju. Un viņam, Dievs, kas viņam par dalmu pārspēks dod. Galvenais, ka Lavīns es laiku skrienu turp atpakaļ un nogurs. Tu mēģini tā kā es teicu vienkārši bumbu iedodu uz vidus līnijas. Jā. Jā, bet uz šito komandu es to neesmu mēģinājis, jo vairāk man nestrādāja. Tīri tā, lai tu varētu iegūt man saganis nolšo. Vienkārši, lai tev laiks neietu nevajadzīgi, kamēr tu driblē. Labi, dators driblē tā ir viena lieta, bet lai tu vienkārši tērētu mazāk laika driblējot. Dabūnām bumbu pāri laukumam. Man liekas, es esmu nopēlojis 5 uzbrukumus pēc kārtas, viņš visus iemet tos. 1 punktu vadīja. Saņemies. Kā mēs tad es savā vīnu vadu bumbu, tad viņš uztaisīja džambālu ar nāšu šoreiz. Viņš tā viss lājas. Pārsvarā tā, ja viņš dabūtu, tad es dabūtu. Labi, tagad bija no vidus, tagad es dabūju, ja es saķētu. Un man Gejs otro spēli pēc kārtas viņš met vienu no 2 sodiņiem. Kas tas ir? Ko tu spēlējies ar tādiem gejiem? Kas tev nepatīk? Gejs nepatīk. Es jārā. Kāpēc kārtas ir nedaudz daudz komentāru? Laigās laiku un... Kāda starpība? Man pie kājas un dienu. Es nezinu, kāpēc es nevaru gūt punktus. Vispār. 5 punkti gandrīz 3 minūtēs. Mans dators nespēlē aizsardzību. Durants nofēlo danku mierīgi. Man arī tā nevis sākumā, bet tagad es 3-4-1. Otrais beigas. Nē, man jau šit nevajag punkts, man jau nav, man te vienkārši vinnēt, bet ja otrais challenge pēc kārtas, kad kaut kāda čakarēšanās notieks. Vienkārši it kā tā būtu kaut kā, it kā dators cenšas vienkārši, cenšas, pa spīti man. Es pašlaik mātes 68%. Ļoti labi. 12 asisti, 11 defensīvu rebounds, 1 offensīvu, 2 stīli, 1 bloks un fast breaks. 12 fast break pointi. Tātad 6 fast breaki kopumā.
Tie visi pārstāv bija pēc kārtas no tā. Es vēl neesmu meitas sodus spēlēt. Es varētu tikai... Jā, es neesmu meitas sodus. Lai gan jūtīgs esmu daudz kārtas spēlēt. Nu, dators ir totāli tryhard šobrīd. Nu, come on, Lavīn, nu, basic, ka tie spēlētāji dažreiz vienkārši aiziet savās filmiņās, un tu nevar viņus savākt, tad, kad tev vajag. Es mēģinu spēlēt aizsardzību, ne, viņš noguļ. Es saprotu, ka es kaut ko izdaru nepareizi, jā, ka es palecos, tā ka nevajag, bet ne jau šitā. Belinelli neiemet brīvu. Matīs, zini, kas mums attaisīts? Sodu no Excellent izmeties. Es vakardienā Milānu neiemetu sodīju Excellent. Es nekad neesmu, arī 13. gada, nu, un, ne, 14. gada tā nebija man, un arī šit man tā nav bijis. Es jau mēģināju uzsākt, bet sanāca tikai, ka man rāda Excellent un būs vai vispār izdevums. Dators ir tryhard sasodīts. Kāpēc man tagad ir tryhard dators? Vecīt. Ok, tas pat bija labi. Ok, beidzot. Ak, Dievs, nē. Garā, skaisti apčanējuši. Nekas. Man apčanējuši garām, jo es jau Lavīnu nevaru iemest apsodīts, bet... Kā, tu esi metis, tu esi pats teicis? Nu jā, bet tas ir ļoti repetitīvs. Kāpēc tev abi challenge? Nu kā, viens trīnīši un viens... Tur, es domāju, ka tu met ar Lavīnu? Jā. Nu, man jau sodiņi bija sačakarēti no geja otro spēli pēc kārtas. Pēc štāma. Un atpakaļ tad galva viņu iekšā. Ja jau būtu prieks par padarīt. Tas arī sportā šādiem izteikamies cīt. Go, Noel. Гейс. Вау, kā man paveicās. Твою мать. Berlīnas sašķeltās pilsētas krona. 4. tev šodien. Ak, Dievs, kas šitam džekiem pa izmetien, nu tas jau nav normāli. Tas jau ir kā garajam, nu. Tik ilgi tur, protams, ka pirmā reize bija very late. Tas ir ogracis. Jo vienkārši tur un pēkšņi ir izmetiens. Es jūtu, ka man Noels jāņem no viņš taisa sūdības. Lūk, Antiņu tagad fauli. 37. Man bija tāda, man bija 11 laikam punktu vadība. Es tā kā lasu izvilcu savu lielo zāģi. Cik tev bija? 5. Neizklausās tik liels, bet tas bija diezgan pamatīgi, vismaz priekš sākuma. Man ir šādi, jā, hiperbolvas bija. Es vispār domāju, nu visu pakāsīs. Vau, kā dators dabūja pēdējās sekundēs. Pēdējā laikā man bieži liekas tā, kā Durant šito neiemet. Jo viņš bieži neiemet tādus vienkārši. Lūdzu, neskaties. Aizcietējums ir ļoti nokošs. Tāpēc ir sējušies Pašlaik tā, kad es neko nevaru iemest. Atslauzīsies ārā. Sūdīgi. Atslauzīsies ārā. Fast breaks, es īsti tiku. Arī no groza apakšs nevar? Gan gāzveidā, gan... Arī no groza apakšs nevar? Nē, bet tagad es iemetu Belinelli fast breakā. Tad Rājens paškārt visu čakarē ārā.
Sākās arēnā ar vilkumu. Man vēl vairāk uzstāstīt. Dievs, nu, es pat nevaru izdarīt piespēli, lai gūtu punktus. Kur nu vēl asistus? Akal, tagad ir 7 punktu zāģis, nu, tas ir tryhard dators, nu. Viņš cenšas pa katru cenu kaut ko izdarīt, te. Un Lavīns nolažo danku. Nu, tas var gadīties jau pēc tam. Diezgan bieži tā gadās, ka, nu, katru spēli pa vienam maksimums. Man jau arī. Vienkārši šajā spēlē man bija tā, jo es taisīju fast breakā. Kaut kā man tā sanāca. Man bija 9 punktu zāģis arī tagad. Sākas periods, man nekas nav vienkārši. Dators visu met, nu kā? Kāpēc man bija garais pret Dwayne Wade? Dīvaini gan. Pelinelli, come on. Aizmet, nē, bet izgāja ārā no laukuma. Come on. Time out. Time out. Vispār neko nevar iemest. Punkti ir apstājušies un kur nu vēl asīsti, ja kaut ko var iemest bez asīsti. Vai es nozagu un beidzot gūju punktus? Butler nāca palīdz. Es nedaudz redzēju tajā video, kā tā Butler spēlē. Ak, Dievs, tas bija pirmais? Ko? Atkal man iziet Heivards ārā, tāpat kā Belinelli no labās puses trīnīšu minīs, es spiešu viņam šie taisni, ka man nekad tā nav darījums dators. Nē, bet spēlētājs. Un es atkal izēju ārā, tik stresas pazaudēs bumbu. Es nevaru būt punktus, trešais periods tikai 43 punktus. Ak, Dievs. Matīs, ja tu nevar gūt punktus, es arī nevaru gūt punktus, un dators visu laiku gūst. Man dators negūst, man kolbi grūst. Man dators gūst, man nav tāds viens, kurš izceļas. Jo viss ir labi. Es nevaru būt punktus 43. Kolbi kustībām tas met vien pēc sūk. Heivards. Bet neiet aktīvs. Es iemetu 2 vietu kustībā cerām uz fastbreak skora Heivardu. Man liedot tikai meidz šādi 2 punktiņus, bet pat bez asista. Nu, come on, tā bija normāla piespēle. Neizgāja cauri jau atkal. Un kā tā piespēle izgāja cauri datoru? Es zinu, jo tā bija datora piespēle, nevis manējā. Brīdinājums par to, ka kalnos var izcelties plūdi, un tur arī vētra savukārt Eiropas austrumos plašā anticiklona ietekmēs saulēns un silts laiks. Arī Latvijā šodien bija pat mazliet siltāks nekā prognozēts, kaut kā gaisa temperatūra sasniedz 15,3 Pričom Lavīnam aktīvs izpēt, enerģija nav brīnums. 58, viņš totāli noskarējies. Saula Latvijā šodien diezgan daudz. Nākamajā diennaktī gan mākoņi kļūs vairāk, jau naktī daudz no rietumiem palielināsies, taču vējš šonakt pierims, tādēļ nav brīnums, ka nevar neko iemest, jo visi tā, Gan temperatūra pie jūras, šonakt pazemināsies līdz +8–+9 grādiem, kurzems centrālajā daļā un zemgalē +4–+5 grādi, vidzemelē un latgalē no +4 līdz +6 grādiem. Rītdien būs vairāk mākoņu nekā šodien, un arī saule parādīsies tikai brīžiem vēlā pēcpusdienā un vakarpusē kurzemes pašos ziemeļos. Es tā kā nesaprotu, kāpēc manējie tik ļoti noguruši. Gaisa temperatūra kurzemē ap 10–11 grādiem, zemgalē +9 grādi, vidzemē un latgalē no 7–10 grādiem un medicīniskais laiks labvēlīgs. Rīgā šodien gaisa satisīs līdz +4–+6 grādiem, arī galvaspilsētā Es iemetu sodiņu. vairāk, un rītdien būs pārsvarā mākoņaini, saule parādīsies tikai uz īstu brīdi. Un iemet arī sodiņu. 8–10 grādus.
Divu punktu zāģis. Gaidāms neliels lietuskais temperatūras būs 2+7, dienā no +5 grādiem valsts austrumdaļā līdz 11 grādiem dienvidos. Savukārt piekdien apmācies laiks ilgstošs lietus naktī un no rīta vietām būs diezgan stipri un temperatūra naktī +5–10 grādi, dienā no +7 līdz +11 grādiem. Nedēļas nogalē gan laiks uzlabosies līdz mazāk tekstais temperatūra mazliet pazemināsies. Laikziņās tas viss, bet turpināmās skatīties aktuālajā intervijā. Bet tev rītā pie Gaņeps jāaiziet. Sūtīt uz veikaliem. Man arī punkts punktā tagad. Nu? Kas ir? Ko viņš izdarīja? Nevarēja iemest pret vienu aizsargu divumiem. Taisīt kaut zem kājām. Varbūt viņš mēģināja dabūt. Man pat ieskaita reboundu. Man pat ieskaita reboundu, bet dators dabūna reboundu. Pastāv un Lavīna Nagaras. Opaļais pārņēma vadību. Visi drūvā notikumi, tā kā bijuši pamainījumā dzīvi. Notika tas, kad notika nelēm. Nolāc atkal uztais sodīt. Nolāc Nelēm gadījums, kurā es kā jau uzmazēs, es nedrāmies. Vienu. Viss laiktājs. Ak, Dievs, es aizmirsu. Jā. Kolbais ne garām sodīt. Es aizmetu abus divus garām. Ar ko? Ar spēlētāju, ar ko nedrīkst mest sodiņus. Shooting... Varētu... Nē, viņš ir saspēles vadītājs shooting guards. Viņam ir bijis kaut kur citur. Ar 85 reitingu, bet viņam vienkārši debīlisks izmetiens. Dators pret Lavīnu uztaisa ešķi punktiņu. Es nevaru iemest brīvu trīnīti. Dators iemet aizsargāt divnieku. Ar Carmelo Anthony, protams. Šoreiz viņam arī tāds. Kufus normāli atsargā bez kaut kādas sūtīgas sodīt. Nu, tas ir kā kur reizi. Ko tāpēc, ja tu klausās? Nezinu. Man tas labāk nekā zina. Izklausās pēc mistera Pīna sākuma. Bet nav. Par nožēlu. Labi, ka nav kādīgs slēg komentāru. Viņš izlīdz viesmājas. Mr. Pīns. Viņš būtu lācīs. Okei. Es nesapratu, ka viņam tas kaut kāds... Un es pēc diviem periodiem 3-4 punktus esmu guvis, un dators atkal tika vadībā. Protams, ka. Viņš nedēļ, nē. Lavīns vēl projām ir nogurs, kaut un viņš nosēdē ilgu laiku maliņā. Nē, jau bija 58 vai 53. Jā, viens es atļauju bet tu 3 punktus, dators iemet rīnī. 5 punktu vadīja, 58, 53. Tur ir noticis rācījums. Mēs visu operatīvas tur arī devāmies. Rācija klausoties tika paaugstināts rangs. Numuru 2, kas ir trakākais. Rebound. Un tad mēs sapratām, ka tas viss ir ļoti nopietni. Ierodoties notikumu vietā, mēs redzējām Carmelo Anthonyam 18 punktu. ar cilvēku tā panikā spēti apkārt. Es zinu, ka negribu dzirdēt kolbais, ja tas tā pateikt. Pasaka. Ierodoties iekšā veikalā, lai redzētu. Nē, es jau labprāt dzirdu. Interesi pēc. Nepatīkams, kā tur bija daudz arī. Un tad arī meklējām pirmos tā kā Konkrēti.
daudz vēl tieši uguns šis minūte ātrāk tie vilki jau ārā tā cilvēkus, kuriem varētu iekļūt. Es jā, pirmajā bija pārāk aizsarās. Mēs tā arī meklējām, kur ir zemgroši iezīmētās vietas. Un tā arī tas tādā gaita tika sadalīt posteņi un es redzēju, ka tur labāk meklējām cilvēkus un, protams, arī tika saprast tas, ka netiecīgs smagā tehnika. Tieši uz 4. Panējums par rotām var izbīt. Tā tehnika, kas man bija tā, tomēr būs tā kā nedaudz vāja. Interesi pēc, cik man būs punkti pēc šitās spēles? Jā, pirmā jau man. Es zinu, ka man nebūs, tāpēc, ka man ļoti slikts šī. Sākumā bija... Matīs, tev ir 15 minūtes. Tā vieta, kur ir... Pēc 15 minūtēm tev būs vidošana. Vidošanas beigas. Jā. Es ieejot iekšā redzējām to, ka daudziem cilvēkiem Labi, jāņem nostīrā. tad vajadzēja atbrīvot tos brīvēšus, kurus noslēgās tam nākošu smago tehniku, jo operatīvu ātrums varētu izdarīt. Un tādā momentā tieši uzdās jautājums, kāpēc veikalā uz brīdes arī atrodās brīdes. Tas bija tāds interesants vispār. Nu, kāds vispār varētu būt? Lavīns var iemest, bet citi nevar iemest sodiņus. Sergejs tieši pat kā augšā galvā, viņš teica, paskaties uz griezti, uz jumtu. Tas bija redzams... Jā, Matīs, es varu... Varbūt kādu reizi, jā, bet citādāk es nemetu Excellence. Bet es ar viņu varu iemest. Jā, vai vienkārši dabūt slightly... Jā. Man ir pašās reizes sākumā tieši pēc... Tev vajag dabūt slightly early un viss kārtībā. Konstrukcijas, jā. Man sanāca, sākotnēs brīdī bija tā, ka liels konstrukcijas pieskrēja un sarunājos ar cietušo. Pats es viņu neredzēju, bet es viņu komunicēju. Viņš redzēja arī, es ar Lukarīti, viņš tā kā spīdināja gaismu, viņš redzēja gaismu. Es viņam tas ir kādu vispār, viņi stāvoklis, viņam bija rokas iespies, tāpēc es pieļauju varbūt, ka bija nākamais. Es kaut kādīgi neesmu dzirdējis Jeffu Grīnu, tu viņu izmanto? Tā nevaram, jo ir vajadzīgs smagā tehnika, viņš ir uzklausīt, pateicis, jā, ļoti labi. Un tad es tā kā iezīmēju to vietu. Kāpēc ne? Kuriem es tā kā varu pēc tās smagās tehnikas. Jo vajag Viņš kasies, kas ir. Nu, bet, nē, no groza apakš jau viņš vienalga normāls, es domāju. Nē, Bet jūs gājāt tālāk, un tas tālāk šūsmas kopumā vairāk tālāk bija tā, ka... Man izgāja cauri piespēle, kurai nevajadzēja iziet cauri. Dženings noteikti brīdi dimnieki, viņam acis konkrētās, tur pārstreiks Mm. Liku viņās iekšā baterijas, turpat arī klaupot tieši stāvēja, jo... Oh my god. Tā nebija, un es viņu dalīju tā kā... Es viņu pārējiem, es viņu spēju garām tieši. Un tālāk, kad es biju tieši arī izdarījis visus struktūriešus, bioloģiju posteņus, pret kuru mēs arī tā kā strādājām. Un tad tas viss arī notika tieši otrais, kā mēs viņu tā kā redzējām, otrais nogums. Nē, pļāviens, es nofēlu. Mana māja. Tas, kur reklā, kas bija pārāk iziet uzturīšos, vienkārši nemāk. Viņus pašiem nevar sagnāt, Ko viņš varētu darīt? Viņš izlādējās ļoti ātri. Un tā vienkārši, jā. Vilcināt laiku visdrīzāk, jā. Un, lai iekonomētu laiku, kamēr es esmu iekšā, tad es Jā, viņš vilcina laiku, un Kobe mierīgi viņam var iemest. Un jums ārā būtu Jā. Būtu bieži lielie prožektori, kurš tas prasīt laiku uzlikums un ja es biju iekšā, tad es pieņemu to, ka man kolēģi, kas atbrauc viņu ārpus arī visu atgaismot, un tā jau es tomēr biju pirmā. 5 ceļos. Kur jūs bijāt tajā otrajā līnijā, kad sekoja otrais nogurums? Otrais nogurums, es atpūs tieši iekšā, pie vecās. Nu, bet jā, tu pat negūsi, tu pat 60 punktus negūsi. Nu, tur mēs nevarēja nogrūst. Kas notika? Man es nebraucu nevienu Tas bija šis brīdis, kad jūs Tas bija brīdis, kad notika otrais nogrūms. Pats es to Un tagad tas ir pateikt, kā tas tieši notika, nevar pateikt, bet Varbūt tev tiešām jāspēlē par kādu citu pret nākamo komandu, jo tev ir pieejama nākamā komanda. Vienkārši ar savu svaru, tā kā Jā, bet Matīs, es nedabūšu nevienu vairāk. momentā bija ļoti stiprs ies par galvu. Nevienu play-up apvaino. Paveicās ar to, kad man aizsardzība ir aizlidoja, kur viņi uzņēmies lielāko sitienu spēku. Un tur vienkārši es tā kā lidot, tā arī es vienkārši aizlidoju. Kur es nokrītu tieši kabatā, kur bija.
Un tā viss ir saka. Jo, ja es nevaru viņai tā... Tā vajadzētu tā notikt. Tas ir skaidrs, es nevaru saprast viņu savām. Visnāk, mēs panāks tā kā pārkat pāri jūs tā kā kabatā kaut kādās braukā. Jā, tā jau kā jūs arī pieminējat, to, ka es biju pie iepriekšējās nodoma vietas un iepriekšējā nodoma grūvēšanas man arī tā kā tas 10 minūtes vai 3,5 es mierīgi viņu paņemu. Bet tad jūs zaudējāt samaņu, vai jūs bijāt pie apziņas? Samaņu es nezaudēju, bet pie apziņas es biju. Un tad kā jums atnāca palīgā? Jūs Tad es domāju, ka tas neesmu kolēģis, vienīgais, kas gāja. Sākumā bija tas, kad es Maybe. domāju, ka viss ir tikai man uzskats. Bet pēc tam, kad es sāku dzirdēt ārpus kliedzienus un... Matīs 4 sodiņi no 4 lavīnam. Un bija ekscelents tikko. Ļoti nopietni, tādā ziņā, nu, tas nav tikai man uzskats. Tad es saprietu to, ka man rokās Tu bija meti palikusi slēgt rācija. Cenšos katru reizi, jā. Rācija zonu neķēra, jo paneļi ir ļoti biezi un tādā momentā es sapratu to, ka ar rācijas palīdzību es nevarēšu pateikt, kur es atrodos neko. Un tā es arī tur apakšā gulēju, staigot rācijas podziņu, lai nekliek. Jo viņa, kad nav zona, kad viņa nestrādā, jūs nospēļat, tur ir tāds pīp, tā pīp, un tad tos es Vēl staigāju. tieši 10 minūtes papuši. Un tālāk, tad notika tas, kad viens kolēģis laikam bija skrēja garām, kā viņš man pēc tam teica, viņš skrēja garām un ieraudzīja mani ķiveri, kad bija tieši nokritusi tur, kur ir vienīgā ieeja pie manīm zem paneļa un viss tās noskritus virsū. Un ieraugot pie ķiveri, viņš arī meklēja saimnieku. Un par laiku tad ierodoties nokritusi īstajā vietā. Bet viņš jūs kaut kā sasauc, kā jūs sazinājāties? Sazinājāmies sarunā valodā, viņš man sauca. Antonijs met visu iekšā tagad jau. Bet jums bija tā, bet jums nebija smagi ievēroties, nebija tas pašam tiesbies rokas, kājas, kā jūs Tas nebija, man bija sasitumi, nobrāzumi, sasitumi, tās lietas. Un tad kā jūs tikāt ārā, kad jūs Ārā viņš atbrīvojāt? personīgi ielīd iekšā, un viņš man tā kā paņēma, viņš man sākumā pajautāja, vai es vispār varētu būt uzpinās, vai es jūtu ķermeņdēs, vai kā. Un tad viņš saprat, ka jā, viss, kaut viņš arī tieši nostādīja tieši tajā stāvoklī. Bet jūs arī varējāt paiet jau, jūs varējāt arī paiet. Jā, varēju es momentā. Viņš jau ir plastikārā jau Tālāk, varēja kas izmantot. notiek? Tālāk, mēs ar viņu devāmies ārā, jo viņš arī bija ciets, viņam bija izsits plecs, viņš tā kā iesaka iekšā, varētu arī pieminēt īstenībā vārdā, tā Mikaels Popovs, es uzskatu, ka izvārdā, nu. Un tad viņš man tā uz plecs... Tas bija pat daudz jau laikam. Tur sagaidīja ciklumdēsiem un daļas, un tur man arī paņēma nolikt uz zemes, nu ne nolikt uz zemes, tā kā izcēla ārā no tā veikalā. Un tad es viņam jautāju, kur ir mans tā. Un tad es sapratu, ka viss var nopietni, jo viņš nespēs nekad atbildīt man jautājumu. Jūs neredzējāt kāds konkrēts kolēģis, tāpēc jums radās... Ir savējus, ar kuriem es iedos mūsu vietā, es neredzēju, un tāpēc es arī jautāju, kur ir, un viņš nespēja atbildēt. Viņš nespēja vai negribēja? Es domāju, ka uz to momentu viņš nespēja atbildēt, jo nebija zināms daudzības, jā, tas ir. Un tad tālāk jūs vedat uz slimnīcu vai jūs turpinājāt glābt? Tālāk man pateica, lai es dodos ātrās palīdzības automašīnu. Es devu uz turienu, un tad mani un tūlīt es kurš man izdes ārā, mums abus aizveda uz Matīs? Kad jūs uzzinājāt par saviem kolēģiem, tad jūs saprotat, ka jūs esat no Rīgas reģionāla pārvaldes pirmās daļas un arī kopumā gāja bojā 3 glābēji, un 2 no viņiem bija tieši no jūsu daļas, Sergejs Semkelis un Sergejs Ižuks. Kad jūs uzzinājāt, kad viņi apzinājāt? Mača? Man pa telefonu. Mamma no mēdījiem uzzināja, kā? Cik jums tuvu bija šie kolēģi? Jūs sēdēt viņam arī vienā, jums sanāca jau uz vienās mājas? Matīs? Vienā mājā mēs strādājam. Vienu dienu strādā, tad ir 3 brīvas, un tā iet visu laiku kā grafiks. 24 stundas uz kopā strādāja tiem cilvēkiem. Kāds jūs raksturot? Raksturot, kā izcils personības, protams, un es to ļoti labs ugunsdzēsējs. Nezinu, labāks nezinu, kur varētu būt. Es iepriekš, kad jūs minējāt, ka jums bija rācija laikam pēc to nakti, kas to rāciju kādēļ jūs ņēmāt līdzi rāciju? Es neņēmu līdzi, viņi bija tā, ka daudziem puišiem palika, kas veda slimnīcu, un tad man vienkārši viņas bija vairākas, un es biju citā palātā, un citā bija vairāk ugunsdzēsēji un 2 rācijas, un man viena atnesa un iedeva, un es arī būtu tā kā lietas pusē, kas nav.
Tad jūs sekojāt līdzi vēl slimnīcā, kas notiek vienkārši notikuma vietā, ja? Kādēļ jūs gribējāt to rādīt līdzi? Lai zināties ar puši. Konkrēti tieši ar tiem kolēģiem, kurš nevēlas. Vispār ir tā visam kolēģiem. Jūs minējāt, ka protams nebija šie lutrīši, jūs iemāt no veikala plauktiem, vai būtu tas apglaizinājums. Pēc tam es redzēju, protams, ka izskanēja arī daudz internetā cilvēku rakstīja dažādas atklāsmes un komentārus. Izskanēja arī bāžas, ka glābšanas dienas nebija tā kā uzdevuma augstumos un sākumā esot bijis haoss un cilvēki nezināja, ko darīt. Vai jūs varat to apstiprināt, vai tā tiešām? Haoss, es domāju, ka var apstiprināt to, ka ugunsdzēsējs tā kā viņš nebija, ja nu vienīgi īsu brīdi pēc otrā nogrūma, jo tas bija tiešām šoks. Bet tā haoss nebija viss. Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienās visu pildā. Mums ir tā kā izšķirošo virzienu. Un izšķirošā virziena pirmais punkts ir cilvēku glābšana, tā kā mēs arī viņu darījām. Visi tiktu postiņos sadalīti, un tā arī mēs strādājām. Ir iespēja tik vērot, bet neviens no ugunsdzēsējiem nevarēja paredzēt to, ka līdz mums ir sakrāmāts kaut kas tam līdzīgs. Jūs minējāt, nonācāt šajā slimnīcā, kad jūs atrakāt, kādas jums ir traumas, ko jūs esat kļuvis, un kas jums īsti bija vājums? Iesākumā man bija sarūku sasatums, tad bija tas redzamais nobrāzums sejas, galvas, un par muguras uznāja tikai nākošajā dienā. Man slimnieks ielausti. Bet sākumā man pārbaudīja tieši vēdera. Iekšējos orgānus, vai viņi ir iespiest, vai iekšējā asiņošana vai kaut kas tam līdzīgs. Kas bija vainas mugurē, ko jums tieši konstatēja? Mugurē man konstatēja skiemeļu kūrus. Sākumā bija tā, ka man konstatēja 3 skiemeļu kūrus. Ja vēlāk bija operācija, tas var tālāk. Tad varam arī tagad runāt, ka jums bija operācija arī, lai palīdzētu. Operācija man veica, tagad nemācēšu pateikt laikus tieši, bija tā, ka mani pārved uz Rīgas Stradiņu, un tur man veica operācija, jā, man tikai sacimentēja 5 metrības. Nemācēšu jums pateikt, kā man lielē, sacimentēja tā kā un to skriemeli, kas bija visvairāk sadragāts. Lai saprastu to jūsu darbu tieši specifiku, mums ir vēl viens video materiāls, ko mēs gribam parādīt skatītājiem. Un Zvikenī tas ir tieši no tās pašas traģiskās dienas, tikai darbs, ko jūs veicāt no rīta, kad jūs devāties uz Titurgas ezeru, lai meklētu kādu pazudušu vīriešu ķermeni. Varbūt skatāmies video, un paralēli arī es varētu izstāstīt. Es saprotu, ka jūs neesat tikai vienkārši, jums teiks kā cilvēkiem ugunsdzēsējs, kurš iet, kad ir uguns, jūs esat tieši ūdenslīdējs. Esam ugunsdzēsēji, glābēji ūdenslīdēji. Jā, un mēs tādā video varam redzēt no tā rīta, kad jūs bijāt Titurgas ezerā un irāt iekšā. Jūs varat izstāstīt, cik smagi ir šāds tas ekipējums, kas jums tev tur ir mugurā. Jūs esat tas ūdenslies, kas ir redzams šobrīd. Tieši pats ekipējums. Apmaiņa, jā. Kādā nemācēšu, pateikt, neatcerēšos, vēl ir tie svari, kas ir šeit. Tas ir atkarīgs, 14 kg būs. Tas ir atkarīgs individuāli no katra ūdenslīdē. Viņi būs tā kā, lai jūs to, tā pateikt, Nē, tas būs, lai jūs tautsspēju kontrolēt zem ūdens, jums tā kompensācijas veista, kurā jūs laišat iekšā gaisu, un jūs kontrolējat, cik dziļi iegrins, cik tā. Un no tā ir tas svars atkarīgs? Svars, tie būs tieši tie svari katram individuāli, kur vajadzīgi, lai viņš to tautsspēju kontrolēt zem ūdens, bet vēl ir balons, kā jūs uzlējāt, pats spēks arī, arī pašāk. Es pareizi saprotu, kāpēc es gribu šodien parādīt. Un šodien ir šī invaliditāte tieši dēļ muguras traumas. Nekoizklāšu, dēļ šiem 3 skiemeļiem, kas bija salausti. Jā, pēc tam izrādījās seši. Dēļ pēc tam atklājās. Kad jūs to sapratāt? To es sapratu, kad es devos ārstēties tikai uz Vāciju. Ko Vācijā tad konstatēja, ka vēl tie bojājumi vairāk? Vācijā konstatēja vēl 3 slimības klāt. Kopā 6 krīzes. Bet tad... Šis ekipējums ir ļoti smags kaut. Jā. Ir liels loģis, nezinu, ja jūs šo darbu vairs nevarat. Vienkārši es uztraucos, varbūt tu nesako līdzi, varbūt es ar kaut ko baigi aizņems. Jūs sapratāt, kā jūs Nē, es norakstīju, bet tas bija konsultācijā, kur mēs skolotājus mājas darbu. Tā, kad es sapratu tieši to, kad es nevarēšu darīt. To es sapratu, man liekas, ka tas jūs tieši bišķiņ ātrāk. Uz cik sekundēm man vidot? Jā, jābūt. Es domāju, tā kā ir 30. Tāda muguras trauma,
paši nevar veikt tādus smagus darbus, jo arī tagad ikdienā sūdzīties uz veikalu. Tāpēc, ka es atceros. Mašīnas sēžu, tad es jūtu Un bija uz 20. man atgādinātais, un tagad bija 31. Matemātika. Vau, okei, Aldiņš neiemet. Aldiņš beidzot aizmet garām. Ne, viņš laikam 2 jau aizmet garām, bet viņš visu laiku man met iekšā visu. Man liekas 30 vai 20 mēģināt. 30. Aizgājis uz šo profesiju tādu, jau no pašas bērnības, un man tās un iesais, un māte arī strādāšana jomā tieši. Tad jau no bērnības bija saistība ar to visu. Jūs redzēs, kā tās strādā? Bija redzēs, kā tās strādā, bija arī daļās bija redzēs efektējuma mašīnas, un tas visu Tad vairāk teikties mērķiecīgi jau Jā, es jau pirms arī 7 gadu vecumā zināju, ka būšu vienkārši. Skaties, vai neesi outbidots iekš auction outcomes. Necaties to brīdī, sakat, kas jūs nevarēs darbu pildīt. Kādas bija toreiz sajūtas? Es tieši par darbu nedomāju tajā brīdī, īpaši pēc traumas un visu, jo tomēr darbs nebūs tā kā pirmā vieta, kas ir cilvēkiem. Tomēr veselība. Un es vairāk domāju par to, par savu veselību. Viņiem vajadzēja iedot papildus punktiņus par to, ka ir fast breaks. Nevis par fast breaks, bet ka ir alley oops. Es dabūju. Ļoti labi. Kā vietā man bija Balnora? Mums bija tagad varētu kāds psihologs un psihologs palīdzību. Jā. Lai tomēr saka, Kurš tev power forwards tagad bija? Psihologi neesmu bijis. Kufus. Protams, ka Kufus vietā. Sākumā es Un man nevēlējos, tieši mums nav kontrakts ar Kufus. saviem kolēģiem arī bija runājis un ielēkumi. Baibiņi viņiem ir. Ja jūs tā kā īsti īlieks, tad Nē, es viņu ieliku tā atpakaļ. ir sevi emocijas un tāpēc jūs... Es domāju, ka sevi nav jātur. Vau, Durāns neiemet sodiņu. Beigās. Viņš iemet 2 ar sodiņu, bet sodiņu viņš neiemet. Un atkārties vairāk jūs varat pazīstamāt. Tad jums kolēģi Nu, tieši redzēsim, kā man būs arī vēl. runājoties. Mums Redzēsim. visiem reklāmas pauzē vēl vienu jautājumu gribēju pajautāt kopumā. Izskanēja šogad zinām informācija, ka no 3 glābējiem piešķirta invaliditāte pēc maksimums sadukšanas. Matīs? Vienam Nu. no kolēģiem ir trešā grupa, un viņš jau kāpu visdienas pensiju. Tad otrs kolēģis, kas ir Varbūt patur šobrīd to kontraktu un... glābšanas dienestā. Es saprotu, ka jums arī glābšanas jā. tas nav saistīts tieši ar nošu Ir pakam. Ko jums piedāvāja un kādēļ jūs atteicāt? Man piedāvāja tā kā tehniskos darbus. Kur tu zelta kontraktu dabūji? Man bija 2 zelta kontrakti. Pareizi, jā. Negribētu atgriezties pēc Es viņus nedodu tagad Jā. pēc Tas būtu arī mans viedoklis. Ko nozīmē tehniskie darbi? Kas tas ir tieši? To es nemācījos paskaidrot, neesmu viņus darījis, dienestā, un līdz ko es arī atteicos, man arī neiedeva nekādu aprakstu darbu, arī tādu man būtu. Un Matīs, atceries, es pēc pirmiem 2 periodiem biju gūs 34 punktus. Tādēļ, tika zaudēti kolēģi. Tagad 26 sekundes vēl jāspēlē, man ir 82. Arī tāpat arī kā veselība. Punkti. Jā. Tad esam reklāmas pauzē, pēc tam runāsim par to, kādu palīdzību no valsts un sabiedrības jūs saņemat. Redz kā, 84. it kā sākumā sasit un pēc tam 3 skrieni lūz un tad vēl 3. Man vienkārši 4. periods vienkārši vienreizējs ir. Matīs, ja es gūtu vēl... Labi, ok. Sorry. Ja es gūšu vēl 2 punktus pēdējā uzbrukumā, man 3 sekundes, es pēdējā periodā būs guvis 30 punktus. Wow. Dators nedaudz tikai atpaliek. Nu jā, tas ir. Ekscelents, jā, Durāns, man ir 30 punkti. Kā tu meti? Ar ko tu meti? Pēdējo metienu? Vispār, Vispār tā. Un kādu Ar- tev taktu? es vienkārši spēlēju uz groza apakšu. Pēc iespējas vairāk. 703 punkti, Matīs, 703 tikai. Nu jā, ar 82 punkti. 86. Jā, man ir 20 mazāk un man Jā. ir. Un tu savāc tik, cik man mazāk nekā man vajadzēs aiznākamajai. Motīvs, tas nav reāli, es nevaru tā, es nebūšu nevienu playeru pat. Aldridžs un Durāns
abiem pa 18. Aldričs 8 no 10, Durāns 9 no 10. Jā. Lavīns 6 no 10. Es ar Durāntu metu tikai tā. Nē, es ar viņu metu brīvos un tā, bet es ar viņu metu tikai tā, kad es ar nevienu citu neko vairāk nevaru darīt. Aldričam 5 danki, Durāntam un Lavīnam pa 4. Tālāk ir Gejs ar 11 un 3 dankiem. Karmelo Antonijam 28 punkti. Es metu 69% precizitāti. Vau, un 30 atlākšās bumbas. Jā. Jāsaka, pat diezgan daudz galā tomēr sanāca. 70%. Jā, bet kāpēc tev ir tik maz?